Čau, nu tā klausies. Es esmu ieradies tādā iespējams Eiropas skaistākajā valstī, kas sauc Melnkalni. Tur pa to ceļu, kur tas vīrs iet un kur tā mašīna brauc, tur ir 1,2 km attālumā lidosta. Tik tālu ir visi feini. Lidostā nekādi sabiedriskie transporti nav, pilnīgi nekas. Lidostas mājaslapā ir vienīgi piedāvāts, ka ir dzelzceļš, kas var aizvest dzelzceļš. Redz, sliedes ir viss prīmā. Bet labākais visā šī pasākumā ir šitā aerodroma stacija. To es gaidīju tā kā pavasara saulīti. Aerodroma stacija, kurai bija agrāk rakstīts, ka 1 soliņš, nu ir 3 soliņi. Šito viņi iesākuši betonēti pagājuši gadu jau, bet te ir drausmīgi karsts un tādā karstumā neviens normāls nebetonē. Un redz, un tik tālu ir skaisti, un jāstāv un jāgaida vilciens, kurš aizvedīs pa eiro 60 līdz jūrai. Un otrs variants ir pa 40 eiro no lidostas, tur, kur tie kalni, tur aiz tās baltās mājas, tur pa 40 eiro taksis stāv vairumā. Nu, un tad es nolēmu sagaidīt to vilcienu, un vilcienam ir interesanti, ka viņi stipri kavējās, viņi iet kā grib. Vilciens ir 3:30, nu viņš var atnākt arī 5:30, cik raksta atsauksmēs. Un vēl atsauksmēs spēja rakstīts, ja tu esi tik nepacietīgs un zvani vilcienu tai kompānijām, prasa, kur ir vilciens, tad dispečers pasaka, ka vilciens būs obligāti, vajag gaidīt. Un laipni pajautā, cikos būs, viņš pasaka, ka viņš būs tad, kad viņš būs. Un tad jau operators ir, dispečers ir dusmīgs, un viņš pasaka, un nezvan man katras 10 minūtes, stāv un gaida. Nu, tā arī darīsim. Laiks ir brīnišķīgs, nezinu, man liekas, grādu 30. Grādu 30, un vispār visi baigi skaisti.